Lai arī labestībai jāvalda ikdienu, Ziemassvētku laikā jo īpaši sajūtam vēlmi sadzirdēt, atbalstīt un iepriecināt gan savus tuvākos, gan arī līdzcilvēkus, kuriem neklājas tik viegli. Un arī madonieši šogad pilsētas centrālo egli iededz labdarības zīmē, esot kā vieni no 8 vēstnešiem Dot 5 akcijai reģionos. Dot 5 šī gada mērķis ir kustība, un mēs vācam ziedojumus bērniem ar kustību traucējumiem. Ik viena iedzīvotāja 5 eiro būs 5 terapijas minūtes bērniem ar kustību traucējumiem. Un šīs spēka vārdu sienas ir īpaša iespēja atstāt savus spēka vārdus gan šiem bērniem, gan Dot 5 komandai, jo mums arī notiek maratons, gan dīdžejiem, kuriem ir vislielākais maratons. Tas ir stāsts par labdarības akciju, kuru kopš 2014. gada ik decembrī rīko Latvijas Radio 5. Tās laikā vairāki radiostacijas dīdžeji uz 6 diennaktīm tiek ieslēgti caurspīdīgā studijā un atskaņo klausītāju pasūtītās dziesmas. Lai pasūtītu dziesmu, klausītājiem ir jāziedo vismaz 5 eiro. Šogad to var izdarīt arī pie spēka vārdu sienas. Madonā tā uzstādīta Novada domas ēkā Sajiet laukumā. Ir iespēja uzrakstīt novēlējumus, spēka vārdus, iedvesmojošus vārdus, var palielīties ar saviem panākumiem un, protams, var arī noskanēt QR kodu un noziedot īpašajā Madonas ziedojumu kontā, kas arī nonāks lielajā kontā, bet tā ir iespēja madoniešiem parādīt, cik tomēr mēs esam aktīvi un stipri un bišķi sacensties ar citām pilsētām Latvijā. Līdztekus tam novadā norit vairākas labdarības akcijas, tostarp Lubānas pusē tiek aicināts sarūpēt pansionāta iemītniekiem radioaparātus un saldumus. Biedrība Karitas Madona sadarbībā ar atbalstītājiem gatavojas ikgada akcijai Iepriecini sirmgalvi. Madonas barberi bez maksas sapucē Grašu bērnu ciemata bērnus un rīko akciju, kuras laikā nopelnītais tiks ziedots ģimenēm. Un vēl virkne labo darbu, ko madonieši visā plašajā novadā iecerējuši paveikt līdzcilvēku atbalstam. Savukārt Madonas novada sociālajiem dienestam, piedaloties Laimas namiņa akcijā, būs iespēja iepriecināt 139 Madonas novada bērnus. Latvijā piedalās 9 novadi, kopā būs 1250, bet mums 139 bērni. Šie bērni nāk no trūcīgām maznodrošinātām bērnu ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti vai vispārībā mūsu klienti. Bērni zīmēja kartītes, kurās izteica savas visneiedomākās vēlmes, un kartiņas mēs nosūtījām uz Laimas namiņu, un jau vakardien mēs saņēmām pirmās dāvaniņas. Kādas bija bērnu emocijas? Vēl dāvaniņas neesam devuši, un drusku gribam pagaidīt, lai tuvojās drusciņ tuvāk Ziemassvētku. Ir vēl kādas aktivitātes Jaušamas novadā, vai cilvēki vispār ir atsaucīgi uz labdarību, uz apdāvināšanu līdzcilvēku? Gribu teikt, jā, ir vēl daudzi uzņēmēji, kuri arī lūdz, kuras būtu mērķa grupas, kurām vajadzētu palīdzēt. Jā, Madonas novada dienesta darbinieki, mēs labprāt piedalāmies. Un šādu aktivitāšu ir daudz, kas liecina, ka, protams, atvērt sirdi un, protams, svētku priekā dalīties. Tas attiecināms arī uz Madonas pilsētu, kur īpašumu uzturēšanas nodaļa spītējot augstumam un mitrajam laikam tic, ka Ziemassvētki nāks balti un sirdsilti, tādēļ pilsēta tiek posta svētku rotā. Visi to Ziemassvētkus vienmēr uztvēruši kā dāvanu laiku, bet es domāju, ka tie Ziemassvētki vairāk ir tas laiks, kad mēs aizdomājam viens par otru un domājam par to sirds siltumu. Un, lai būtu šis sirds siltums, mēs arī cenšamies šo pilsētu izgreznot, izdēļot, un arī ļoti liels prieks par mūsu iestādēm, kas ir skaisti parādījuši. Mazliet, kā mums pietrūkst, tas ir sniega. Tas radītu mazliet arī to svētku sajūtu, bet, kā ir, tā ir zaļie Ziemassvētki mums ir tomēr. Tai pašā laikā, kā katru gadu, būs arī šis sajūtu parks. Jā, sajūtu parks šogad būs Priežakalnā, jo pagājušā gadu mums bija Blaumeņa ielā, bet šogad taisīsim Priežakalnā, jo varbūt no cilvēkiem bija atsauksmes labāk, ērtāk, foršāk ir Priežakalns, un tāpēc šogad tas sajūtu parks tiek taisīts tur, bet arī pirms sajūtu parka mums būs Ziemassvētku tirdziņš pilsētā, ko varēsim baudīt šeit patās biznesa inkubatora telpās, un es domāju, ka Ziemassvētku sajūtu radam paši, un kā mēs jūtamies, tādi arī svētki. Vēlot gaišu un sirsnīgu Ziemassvētku laiku, Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.